Portfolio for Employment es un nuevo proyecto financiado por la Comisión Europea a través del programa Erasmus+. Sveiki! Mani sauc Līga. Es strādāju uzņēmumā Pīkino Baltics. Un savā pirmajā darba dienā bija ļoti svarīgi saprast par savu darba vidi un kur es strādāšu. Un attiecīgi vajadzēja sagatavot arī tos jautājumus, kurus es uzdošu ierodoties pirmajā darba dienā uz darbu. Un, kad es ierados, mani sagaidīja mūsu HR speciālists, kurš arī mani savienoja ar manu dienas mentoru, kurš mani veda cauri visam, kas notika uzņēmumā, kādas ir viņu tradīcijas, kādi ir viņu principi, pastāstīja par katra cilvēka pozīcijām, pie kuras varu vērsties attiecīgos jautājumos, vai tā ir IT sfēra, vai tā ir radošā sfēra. Un tad man rodās attiecīgi šie jautājumi, pie kura es varu doties nepieciešamā situācijā, un to man paskaidroja. Ja šāda mentora tehnika nav šajā darba vietā, kur sāk strādāt, tad, protams, loģiski darba diena var sākties mazliet stresaināk, mazliet vairāk šis uztraukums parādīties, bet tad ir labi vērsties pie HR speciālista un pajautāt visus sakojošos jautājumus, un tad noteikti arī par to paskaidros. Kā piemēram, cikos ir pusdienas, cik ilgs ir pusdienu pārtraukums, kur ir tuvākās autostāvvietas, kur nolikt mašīnu, un, protams, par visu, kas ir iekšējie kārtības noteikumi. Si tienes alguna pregunta, puedes comunicarte con Portfolio for Employment enviando un mensaje a través de su página de Facebook o LinkedIn, dejando un comentario debajo de alguno de los vídeos en el canal de YouTube o por correo electrónico a través de la página web de Portfolio for Employment. Seguramente tu profesor haya creado un grupo, por ejemplo a través de Telegram. No dudes en enviar tus preguntas. Todas las organizaciones que utilizan los recursos de Portfolio for Employment deben establecer una política clara de protección de datos en línea con los requisitos de la Ley de Protección de Datos vigentes.